Piektdiena ir klāta, un pēcnieks Sara Petersona arī ir klāta, un atkal sarunas par investīcijām. Ļoti liels prieks, ka jūs esat mūs kaut kādā veidā atraduši un jau sākuši piesakot un sākuši uzdot jautājumus un laikot tos visus pasākumus un dalīties ar to. Tas mums ļoti liels prieks, Kaspar, vai ne? Jā, tieši tā sveiciens visiem. Nu, jā. Man te ir ienācis uzreiz viens jautājums, ķeroties lietām uzreiz klāt. Par pensiju otro līmeni. Zināms ir tas, ka ja nav jau nekāds noslēpums, ka ieguldītāji arī rāda, kur viņi iegulda tos katru no tiem plāniem un kāda ir tās, varbūt ne konkrēti, bet vismaz to sadalījumu mēs zinām. Un ja tā vidēji paskaita lielākos pensiju plānus, kādi Latvijā ir, tad var redzēt, ka apmēram 40% ir salikti indeksā. Pieļauju, ka tas droši vien ir S&P 500, par ko runa ir. Un tā baža skatītājai ir par to, ka vai nebūs gadījumā tā, ja saļodzīsies, jo mēs zinām, ka S&P 500 patiesībā tiek dominēts no 6 kompānijām, kas ir tehnoloģiju kompānijas, un ja saļodzīsies mākslīgā intelektā kaut kāda tēma, ja, un tas burbulis varbūt patiešām plīsīs, tad vai nebūs tā, ka mums būs kaut kur jāmēģina sameklēt 40%, kā nofinansēt pensiju kapitālu cilvēkiem. Es nezinu, kā tu uz to skaties, kāda vispār tev būtu atbilde uz šo. Jā, nu tā tik tiešām arī ir, ka lielākā, nevis lielā daļa, bet daudzos gadījumos, ir īpaši tur, kur plānu nosaukumos un investīciju politikā ir aprakstīts, ka tas ir indeksu plāns, tā tad viņi neveic aktīvu izvēli starp akcijām, bieži vien pat vienreiz izvēlās kopējo. Tātad mēs sekosim globālam akciju indeksam vai attīstītās pasaules akciju indeksam, un tikai tā mēs ieguldīsim. Tad no tā mēs varam tālāk paskatīties, cik daudz akcijas ir iekšā šajos indeksos, cik daudz ir ASV akciju īpatsvars. Un atkarībā no tā, vai tas ir visas pasaules vai tikai attīstītās pasaules indeks, tad tur, ja man atmiņa neviļ, tad kaut kas starp 50 un 70% ir ASV akcijas. Un jā, tām liela daļa ir, tie ir lielie indeksi, un tajos liela īpatsvaru veido šie te Magnificent Seven, jeb lielais septītnieks ar akcijām. Daudz arī akcijas, kas tieši daudz iegulda mākslīgajā intelektā, un tā tik tiešām var gadīties, ka ja tur notiekās būtiskas problēmas, tad jā, tas būtiski samazinās. Bet tā arī ir, teiksim tā, pārvaldītāja izvēle, to, ka mēs, piemēram, aktīvi nevērtēsim, ja, ko mēs tur darām. Mēs vienreiz izdomājam, ka indeks ir tas, ko mēs darām. Ja, tad kā sanāks, tā būs. Es domāju, ka šeit ir tāds risks, jeb papildus faktors, kas var nostrādāt laikos, kad nebūs tie labie laiki, ja, kad atnāks tā nākamā krīze. Kad ieraudzīs šajos pensiju plānos, kuros ir tikai indeksi, un ieraudzīsim kritumus līdz ar kopējiem tirgiem, tad īstenībā pensijas plāna dalībniekam var būt jautājums par to, ka, labi, es sapratu, tā kā jums tā politika ir tāda, bet es jums maksāju par to, ka jūs nevērtējat. Labi, jūs vienreiz izvērtējāt to, ka te ir indeksu plāns, indeks konkrētais, kas būs manā plānā, bet vairāk jūs nevērtējat, ja? Bet nevis arī ir vienreizēja maksa, bet regulāra. Ja es saprotu, jā, jums tur uzturēšanas izmaksas un tam līdzīgi, bet tā citādāk jūs nevērtējat, ja? Nē, mēs nevērtējam, labi. Un tad īstenībā šeit, es domāju, var tādu diezgan argumentu uzbūvēt par labu, teiksim tā, kas tad īsti tur notiekās, un tādā ziņā ir viens plāns, kuri neiet tur pārvaldīšanas maksu, bet tikai glabāšanas komisija, un kas ir indeksiem, kas indeksos iegulda, un tas, manuprāt, ir ļoti godīgs tāds priekšlikums. Ja? Mēs esam šo izvēlējušies, mēs tiešām nevērtējam, mēs par to pat naudu neņemam, mēs tikai šo tehnisko daļiņu, lai mēs viņu varētu uzglabāt. Ja? Un tad tā ir paša pensiju plāna izvēle, ja, kādu tu izvēlies. Bet es domāju, ka šis arī ir labs jautājums, lai varētu skatīties iekšā pensiju plānos, kāda ir izvēle un ko es tur varu izvēlēties. Vai man ir iespēja izvēlēties tādu plānu, kur nav šī situācija, vai ir kādi plāni, kur ir aktīvāk pārvaldīti, vai ir plāni, kuri seko citiem indeksiem, un tad attiecīgi arī pameklēt, un droši vien dar šo jautājumu arī uzdot pārvaldītājiem, ja pārstāvjiem,
kas būs šādā scenārijā vai kas būs tādā scenārijā un kas ar to plānu notiks un vai ir citas iespējas. Mm. Es esmu arī dzirdējis, tas gan, protams, ir no tādiem jauniem cilvēkiem, kas vispār laikam pensiju līmeņiem un plāniem netic. Tad viņi saka, nu, man jātur laikam viss ir bitkoinā un tā tālāk. Bet rekutu mēs tagad arī redzam, kas par ka bitkoinam arī nemaz tik labi nesokas. Es Financial Times lasīju labu virsrakstu, kurš teica, kur bija rakstīts, ka Bitcoins joprojām ir par $67,000 pārvērtēts. Vismaz, ka tam vajadzētu būt patiesībā vēl 67,000 zemāk, kas, protams, nozīmē, ka tā vērtība ir nulle. Bet, nu, ko tu saki par tagad šo kritumu? Es pieļauju, ka daudzi ir diezgan mērenā panikā. Nu, Jā. tā. Jā, nu šī te cena, kas ir pašam bitkoinam, tur ir gandrīz uz pusi, un nu, vēl tur laikam pietrūks mazliet, bet gandrīz uz pusi. Droši vien arī atkarīgs, kurā dienas laikā paskatās. Ja? Un tad ir tam pašam Ethereum, jeb ēterim latviski, ja, tam ieskatoties grafikā, tur sanāk kāda trešdaļa gandrīz no cenas. Un nerunājot par to, vai tas, cik viņam vajadzētu būt tur nulē vai miljonam, bet īstenībā šīs kriptovalūtu arī cenas lieliski atbilst definīcijai, kad mēs runājam par attiecību starp ienesīgumu un risku. Tātad ir potenciāli liels ienesīgums, jeb vēsturiski ir bijis, un mēs potenciāli tādu gaidām arī nākotnē, un ir jārēķinās to, ka ir arī liels risks, ka var arī tā nesanākt. Un, ja paskatās iepriekšējos periodos, tad ir bijuši periodi, kur tā pati bitkoina cena samazinās par 80–90%. Es nesaku, ka tagad tā būs, bet tas vienkārši ir zīmīgi šiem te aktīviem, ka tā var notikt. Un ar to vienkārši ir jārēķinās. Un jautājums ir, vai mēs esam gatavi šādus kritumus izsēdēt, vai viņi atgūsies vai nē, to jau mēs redzēsim. Bet vienkārši kopumā, dodoties šajā virzienā, ar to ir jārēķinās. Un savukārt par to kriptovalūtu kopējo, jeb tieši runājot par Bitcoin, Ethereum un citām, kas ir šīs kriptovalūtas ar kopumā ar mainīgajiem lielumiem, man vēl joprojām ir atvērts jautājums, kā noteikt viņu patieso vērtību. Ja akcijām un obligācijām var noteikt patieso vērtību, diskontējot naudas plūsmas, tad Bitcoinam un Ethereum to nevar izdarīt. Pretī var būt arguments par to, ka Bitcoin iegūšanas izmaksas ir tik un tik tūkstoši elektrības naudiņās. Ja? Labi, bet es domāju, ka tur Tā arī ir bāzes noteikti cena. Tā varētu būt bāzes cena, bet ne vērtība, jā, kaut kāda. Jā, līdz ar to šiem te aktīviem cena veidojās tīri no tā, no pircēju un piedāvātāju, pircēju un pārdevēju attiecības. Ja ir vairāk pircēju, cena pieaug, ir vairāk pārdevēju, cena krīt. Un tas nav ne slikti, ne labi. Bet tajā pašā laikā tad man vēl joprojām ir jautājumi arī par to, kur ir tas praktiskais pielietojums. Piemēram, Bitcoinam ir īpaši, kur tika minēti šie iemesli, ka, piemēram, pārskaitījumi, ja, ko neviens tur nevar apturēt un nevar ietekmēt, bet jautājums, cik tiešām Bitcoins var kalpot kā labs pārskaitījuma līdzeklis, ja tu šodien pārskaiti un saņēmējs vakarā saņem 10% mazāk vērtīgu šo te aktīvu. Bet tajā pašā laikā jau ir ļoti iegājušies stablecoini, jeb tiem, kuriem šī vērtība ir nemainīga. Ja? Līdz ar to pašas kripto pasaules kaut kāds cits aktīvs šo funkciju ir paņēmis nost. Man gribētos apgalvot no paša Bitcoina. Un tad jautājums, kur ir šī vērtība, un droši vien, ka lielais jautājums ir par ilgtermiņā laika testu, ar to saprotot to, ka kriptovalūtas vēl nav pārdzīvojušas lielu globālo finanšu krīzi, ir visādi izaicinājumi pa vidu bijuši, bet liela globālā finanšu krīze, tāda kā, piemēram, 2008. gads, tādas krīzes, es teiktu, tipiski ir tādas, kas aktīvu klase vai kāds instruments to pārdzīvo, un pēc tam veiksmīgi iziet, tad tas ir uz palikšanu, ja? Un mums ir jāredz, kas tur būs. Un tur es nesaku, ka tā notiks, bet lielā baža man ir par to, ka kopumā kriptovalūtu ekosistēmā daudzus gadus ir bijis tas, ka nauda plūst iekšā. Visu laiku nauda iet iekšā kopējā sistēmā, un tad šīs kriptovalūtu arī cenas iet uz augšu. Kas vēl ir zīmīgi? Visu laiku bija bijis strādāts pie tā, lai noņemtu šķēršļus kaut kādiem investoriem ieiet kriptovalūtās. Ja, sākot ar to, ka tur 11. gados izveidoja futurus, lai varētu profesionālie traderi tur darboties. Tālāk ir aizgājuši ETF, un tagad vispār ir aizgājis tik tālu, ka principā viņš ir pieejams pilnīgi vienam, kurš grib, piemēram, Amerikas investoram, jā, tur ar ETF-iem.
mierīgi var ieiet iekšā. Tāpat tās arī droši vien katrs no mums izmanto kādu no mobilās bankas aplikācijām, kur šīs valūtas arī ir pieejamas tik vienkārši tā, ka tur viena, divas podziņas ir jānospiež. Līdz ar to visi šķēršļi ir noņemti nost, un teorētiski tie, kas gribēja, tie ir sagājuši. Un tad jautājums, no kurienes nāk nākamā naudas plūsma, kas šo cenu dzīs uz augšu. Un vēl šis krīzes lielais, tas nāk kombinācijā ar šo lielo krīzes scenāriju, ja un kad, drīzāk nevis ja, bet kad atnāk šī lielā krīze, tad kas notiekās ar kopējo šo kriptovalūtu ekosistēmu, jo, kā es minēju, iepriekš ir bijis tas, ka nauda kopumā plūst uz turieni, bet ja sākās milzīgas šīs izplūdes, kur atnāk cena? Jo vienkārši ļoti strauji investori pārvērtē šos aktīvus, un varbūt tā, ja nauda sāk plūst ārā, jauna neiet, vai no tā, ka šī bumba, kas ir šī atsevišķā, var teikt, kripto pasaulē, ka viņi tā un tur gandrīz nekas nepaliek. Es nesaku, ka tā notiks, bet tas ir atvērts jautājums, un jebkurā gadījumā, manuprāt, arī pašreizējā cenas tendence parāda to, ka privātam investoram, kurš domā šajā virzienā iet, ir jārēķinās to, ka tur ir liels risks nopietnām svārstībām. Tavas domas, Jā. Kristap? Es pilnīgi tev pievienojos un piekrītu, un es arī savu naudu, pensiju naudu noteikti neliktu kārtī uz kripto. Varbūt arī šeit, sākumā es nepateicu, bet vietā noteikti būtu atgādinājums, ka viss, ko mēs šeit ar Kasparu runājam, ir tikai un vienīgi tās mūsu domas. Mēs nerekomendējam nevienam kaut kur investēt vai neinvestēt. Tās ir jūsu pašu izvēles un jūsu pašu riski. Šī, man liekas, ļoti būtiski katru reizi, jo mēs tiešām runājam par tādām lietām, kur kādam var raisīties interesi kaut ko tālāk pētīt, kas nav slikti, bet kur jūs uz mums droši neatsaucaties, ja jūs veicat kādu ieguldījumu. Un tieši runa arī par bitkoiniem. Es esmu kādu ilgāku laiku jau mēģinājis pētīt arī tās sakarības, kādas tur ir, un iedziļināties šajā tematā, jo es teikšu godīgi, man, veidojot raidījumu medijā, nekad nav bijis tāda pilnīga izpratne, un daudz cilvēku ir prasījuši kaut kādu viedokli un tā tālāk, un zin kā, ja tev tā viedokļa nav, grūti kaut ko komentēt. Bet es teikšu tā, šis viss diezgan likumsakarīgi, un mana korelācija vienmēr ir skatīties, kas notiek politikā. Man liekas, ka tas, uz ko ļoti reaģēja gan Ethereum, gan Ethereum, gan Bitcoins, ir faktiski viss, kas notiek ārpusē. Un cik cilvēks jūtās drošs un tam tā korelācija vienmēr ir kaut kur bijusi ar kaut kādiem lieliem notikumiem, konfliktiem un tā tālāk. To var paskatīties, vienkārši uzlikt uz tādas vēsturiskas mapas, kartes, paskatīties, kur kādi notikumi, kas ir bijuši, kur kādi satricinājumi ir bijuši. Starp citu, ļoti staigā viņš kaut kā līdzi arī tur naftas cenas, kad pasvārstās vai kā tam līdzīgi. Ja? Tad tur ir tās noteikti tās sakarības, kur var mēģināt skatīties. Tas nav nekas zinātniski pierādīts, un tas, protams, nav arī nekas, ko eksperti būtu apliecinājuši, bet šādas teorijas pastāv, un tie ir arī mani novērojumi. Tagad tie, kam ļoti patīk sekot līdz politikai, ekonomikai un dažādiem stāstiem, var nolikt blakus Bitcoin čārtu un paskatīties vienkārši, kā notiek kustības uz augšu uz leju. Akcijas, jā, bet tomēr vairāk es teiktu, akcijas vienmēr korelē ar notikumiem industrijās vai pat konkrēti uzņēmumos vai vēl konkrētāk peļņas rādītājos vai teiksim, pārdošanas rādītājos vai prognozēs. Bet ne tik daudz varbūt tas ir kaut kādu lielāku ārēju apstākļu ietekmi. Tā, protams, skatāmies līdzi, sekojam līdzi, kas man, protams, ļoti interesē, ir kas vispār notiek ar kaut kādiem tiem maziem kripto aktīviem, kas te bija tie NFT vilnis, baigi populārs. Nezinu, tu droši vien arī piefiksēji, vai ne, ka Air Baltics tur izdeva tur savus tos NFT. Lēmījus, jā. Kas ar tiem vispār notiek? Kas tur ir? Vai tas ir aizslēgts projekts, vai kāds, kas tur ir saguldījies, tas tur, kā saka, slēpj, ka viņam ir kaut kas tāds vai kā?
Es pēdējā laikā neesmu skatījies uz plēnijas cenām, jā, bet es kaut kad nesen biju manījis tieši par šo te NFT, ka šīs Jack Dorsey, jeb Twittera dibinātāja pārdotais tvīta NFT, kuru toreiz pārdeva par divi kaut kas tur miljoniem. Manuprāt, šobrīd viņam teorētiskā cena ir $10. Nevis 10 miljoni, bet 10 10 dolāri. dolāri. Un tā cena ir teorētiska, tāpēc, ka nav pretī tie bidi. Ja? Tas vienkārši ir aplēstā, ka viņam potenciāli var. Tur vienkārši nav šo darījumu. Ja? Ārprāts kaut kāds. Un, Jā, un arī ar plēnījiem, ja viņiem vairs nav tur palikusi vērtības, bija pirms kaut kādiem dažiem mēnešiem skatījies, un tur, protams, tā kā vairs nav šie ieguvumi, kāpēc viņus vajadzēja turēt, jo tur bija izbeidzies termiņš, cik ilgu laiku nāca šie Air Baltica punkti. Tad tiem tur tā vērtība arī bija nokritusies. Bet kopumā es domāju, tos mērkaķu NFT arī var paskatīties, kādas viņiem ir cenas. Es domāju, katrs var gūt savu mācības. Un tiem, kuriem sanācas nospekulēt un nopelnīt, super malači. Ja? Visticamāk, jūs mākat ieraudzīt ātros trendus, kuri kaut kādā brīdī iegūst ļoti, ļoti lielu nozīmi. Un jūs esat spējuši iziet ārā un piefiksēt peļņu. Es domāju, jums ir zināms talants, kurš ir jāizmanto, lai meklētu nākamās iespējas. Bet jūs par dārgo nopirkāt un vēl joprojām turat, un tur tas atlikums ir tuvu nulei un ir gandrīz 99% zaudējums, ir vērts apdomāt savu piegājienu, vai man vajag mesties iekšā karstajās lietās. ļoti, ļoti vērtīgs, man liekas, šis komentārs. Par Air Baltica mēs runājām pagājušajā nedēļā. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens minēja to, ka tagad nav īstais laiks doties kompānijai uz biržu. Es jau arī mediānā teicu, ka es piekrītu šim viedoklim, jo man liekas, ka uzņēmumiem vispār, lai viņi vispār iet uz biržu, man kā investoram būtu jāsaprot, kas šis uzņēmums ir, uz kurien tas dodas. Un man tas īsti nebija saprotams ne Gausa laikā, ne arī tagad šī jaunā vadītāja. Būs jāiemācās viņu uzvārds. Es neesmu joprojām pat iemācījies. Nav skaidra tā stratēģija. Es tiešām nevarētu, ja man prasītu, kas ir Air Baltica, es īsti nevaru pateikt, vai viņi ir reģionāla, nacionāla, zemo līdzsabiedrība, vai viņas mērķis ir iegulties kaut kādā lielākā grupā, vai viņi tomēr vairāk iet uz to vetlīzes biznesa modeli. Man nav saprotams. Es godvārds nezinu, un kāpēc, lai es, piemēram, kā investors, labi, kā institucionālais par teiksim, ļoti augstu risku cenu bondus, tas ir pilnīgi cits stāsts, bet akcijas nezinu. Es nezinu. Un man vispār arī mazliet šarmuļi skrien pār kauliem, domājot, kā valdībā tiek runāts par to nākamo ieguldījumu. Jo viņi skaidri zina, ka viņiem jau noteikti būs jāatver tas maks, bet cik plaši un cik daudz, uz cik ilgu termiņu un laiku un uz kādiem nosacījumiem. Vai mēs atkal palielinām kapitālu, kur pēc tam atkal norakstīs? Es nezinu, tas ir tāds ļoti interesants temats vispār kopumā. Jā, es piekrītu, jā. Tik tiešām šis iepriekšējais stratēģijas, šī IPO ceļš apstājās ar Gausa nomaiņu. Ja? Un, tur droši vien var atšķirties viedokļi, vai vajadzēja viņu mainīt, vai nevajadzēja mainīt, bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu nomaini vadītāju, tu uzreiz tajā brīdī vairs nevar aiziet uz biržu, tāpēc, ka tu kā akcionārs esi pateicis to, ka vai līdz šim darītais, un visticamāk arī nākotnē, tu vairs netici šim vadītājam, arī attiecīgi uz kāda ceļa uzņēmums ir uzlikts tajā tieši brīdī, ja šis vadītājs ir veidojis šo stratēģiju, viņu tad akcionārs to neatbalsta, ja, vai nepiekrīt, un attiecīgi tad, kā vispār kāds no malas kaut ko var saprast tiešām, kur viņš iet. Un attiecīgi tad bija vajadzīgs gana labs periods, lai atrastu jaunu vadītāju. Un jaunais vadītājs šobrīd, laikam, tur amatā ir 2,5 mēnešus. Un es domāju, ka mums jau kādu laiciņu būs jāpagaida, kad mums atnāks ar kaut kādu jaunu vīziju, skatījumu, piedāvājumu. Vai pat nevis varbūt kaut ko kardināli citādāku, bet precizētu. Viņiem nav laika. Viņiem nav laika ja. tam īsti. Tas ir tas problemātiskais jautājums. Es domāju, no tādas skatu punkta, ja tu gribi šo ceļu iet, tad tas ir jāizdara vienkārši. Tad tam ir jāatrod laiks. Ja tu gribi iet uz biržu, tad tas laiks ir jāatrod un jāizveido tā vīzija, skatījums uz ārpusi, ko pastāstīt visiem citiem. Un tad ir jautājums, tas ir pie scenārija, ka dodamies uz biržu, jā, bet, protams, birža nav obligāti jāiet.
Un negribētos arī tādu scenāriju, ka sataisās iet uz biržu un atnāk faktiski uz biržu, un tur vispār nav pieprasījuma, un tad ir cilvēki saprot, ka šis viss tā kā nedarbojās, un nu, ko tad mēs arī tur biļetes pirksim, varbūt mēs nekur neaizlidosim, ja? Un aiziet šāda te ķēde, tāpēc arī tas pasākums ir ļoti kutelīgs, un es domāju, ka droši vien, ka galu galā neiztiks bez valdības papildus ieguldījuma. Tas piekrītu tev. Jā, jautājums, kādā apmērā, cik daudz būs tas maciņš jāatver un droši vien kad. Es domāju, ka šogad tās lielākās galvas sāpes ir ar vēlēšanām. Gan jau, ka visi saprot to, ka vajag, es tā pieņemu. Droši vien atšķirās viedokļi, bet droši vien, ka kopumā ir sapratne, ka to kompāniju vajag un vajadzēs, nāksies viņu arī kaut kādā vienā vai otrā mērā atbalstīt. Jautājums ir, cik lielā mērā, kurā brīdī arī būs nepieciešams, lai viņi var pāriet nākamajam posmam, varbūt kaut pēc vēlēšanām, tad jau citi var nolemt un citi uzņemties, vai nākamie, vai tā, ka tu esi ievēlēts, tad, var pieņemt smagos lēmumus un līdz nākamajām vēlēšanām aizmirst. Tur tas moments, ka viņi tīri no bilances viedokļa skatoties, viņiem šogad vajag to ieplūdi, kapitāla ieplūdi. Tur, man liekas, ir tā, ka ūdens jau tur jau pat ministrs, ja ūtā. nemaldos, minēja, ka līdz jūnijam vajag kaut ko. Jā. Ka pirmajā pusgadā jāpieņem lēmums ir. Jā, kaut kas noteikti, ka būs, jautājums kādā formātā, un varbūt būt kaut kādas lielākas lietas, varbūt tad jau ir pēc vēlēšanām. Bet es domāju, ka privātie investori atkal līdzīgi kā iepriekšējā reizē mēs runājām par citām valsts kapitāla sabiedrībām, visticamāk šis jautājums aiziet prom no privāto investoru dienas kārtības, tas paliek tikai valdības lemšanai, un tur lielajos plauktos savukārt mūsu privātiem var domājot, vai mēs tur varēsim ieguldīt vai nevarēsim, tāda iespēja izskatās šobrīd, ka tuvākajā laikā nebūs. Ja vien tiešām nav obligācija investors, bet tur ir liels šis minimums, un tur atkal ir savi riski. Ja obligācijas gadījumā, es teiktu, ka Air Baltica obligācijas gadījumā tu principā paļauj ieguldi ar galveno risku tādu, vai tur būs papildus glābšanas pasākumi, ja būs nepieciešams pie refinansēšanas. Ja, tas ir galvenais faktors, un tāpēc arī droši vien tas ienesīgums ir tik augsts, jo tas nav garantēts. Tieši tā. Tu Kaspar, es redzēju, šonedēļ publicēji Igaunijas kompāniju tādu foršu pārskatu. Ļoti interesanti bija skatīties, ļoti daudz jaunas informācijas uzzināju. Ieteiktu arī visiem doties uz Kaspara blogu un paskatīties. Mēs norādīsim arī adresi, var droši piefiksēt. Bet kas man, protams, liekas interesanti, ir, ka mēs esam iepriekšējos divos raidījumos epizodēs runājuši par valsts kapitāla sabiedrībām. Mēs tā neesam ļoti daudz laika tam veltījuši, bet kopumā es tagad skatos, ka ir pat iznācis jauns atkal svaigs pētījums, kas jau parāda, ka privāti investori 95% no privātajiem investoriem būtu ieinteresēti kādas no Latvijas kapitāla sabiedrībām atbalstīt tās ceļā uz kapitāla tirgu. Bet, kāds varbūt tas tavs skatījums ir par to, kāpēc iet vispār kapitāla sabiedrībām uz biržu un kā privātajiem investoram vispār skatīties uz šo tēmu? Jā, ļoti labs jautājums. Un ļoti patīkami ir tas, ka tiešām investori būtu gatavi. Es domāju, mēs tur investori redzējuši piemērus no Igaunijas, Enefit Green, kad viņi devās uz biržu. Ja? Tiesa gan, es domāju, ka viņiem tagad nākamo aizvest uz biržu varētu būt izaicinošāk, tāpēc, ka viņi, var teikt, publiski atzina to, ka šis izrādās nebija tas labākais scenārijs. Faktiski tas nozīmē, to aizved prom no biržas izpērts, ja? Tad tu esi mazliet atzinis savu šo te sakāvi tai domai, kas bija sākotnējā. Un jā, protams, tirgus apstākļi un viss pārējais, bet gala rezultāts ir tāds. Un jā, tad es domāju, ka kopumā arī Latvijā investoriem ir salīdzinoši liels pieprasījums pēc kaut kā liela, stabila un kopumā tā uzticība, es domāju, valsts iestādēm un valsts kapitāla sabiedrībām ir salīdzinoši augsta. Es pieņemu, ka šī uzticība varētu būt krietni augstāka nekā tas arī ir privātam uzņēmumam. Tas pats Enefit Green gadījums to apliecināja, kur 60,000 investori piedalījās. Jā. Bet man te ir jautājums, uz ko ir balstīta šī uzticība? Vai šī uzticība ir balstīta uz, kā tev šķiet, uz reāliem aprēķiniem, tu paskaties uz bilanci un kapitalizāciju vispārējo, vai tā ir vairāk emocionāla uzticēšanās? Kā tev liekas?
šis būtu īstenībā ļoti labs jautājums, ko ielikt iekšā aptaujā, vai ne? Un investoriem pajautāt. Bet man šķiet, ka tur nav gluži tieši konkrēti finanšu vērtējumi un aprēķini. Drīzāk pats princips kā tāds, ka šis ir valsts uzņēmums un attiecīgi saglabājot valstī vairākuma daļas. Ja? Tātad tam ir daudz lielāks, daudz lielāka drošības sajūta, ka viņš tā vienkārši neizkūpēs. Un es domāju, ka kopējā uzticība, varbūt arī vēl pagātnes mantojums, to, ka tev viss ir saistīts ar valdību un centralizēti un tam līdzīgi, un tam cilvēki kopumā ir gatavi atbalstīt un nevis privātos uzņēmējus, jo privātie ir privātie, vai ne? Es nesaukšu šeit vārdos, ja, bet tu jau nezini, kādi viņi tur ir, vai ne, kur viņi tur nozudīs vai kā, bet valsts tas jau ir. Un es domāju, ka galvenokārt šādi un bieži vien šajos uzņēmumos jau faktiski pavērtējot, ja viņi neiet tādā pilnīgi brīvā tirgu, tur diezgan bieži ir ļoti limitētas peļņas iespējas. Nu, tas pats, piemēram, šie lietuviešu uzņēmumi Amber Grid un Litgrid, tie ir pārvades operatori, kur 90% no akcijām pieder valstī, un patiesībā viņa tas uzdevums ir ar maksimālu efektivitāti, lai gala patērētājiem īstenībā būtu viszemākais tarifs par šiem pakalpojumiem, un uzņēmums, lai varētu attīstīties un arī uzrādīt peļņu, ko pēc tam tālāk var reinvestēt, viņiem ar likumu tiek regulēta šīs tarifu brīvība, ja cik daudz viņi var uzlikt tarifos, kāds var uzlikt kapitāla atdeves. Bet līdz ar to tur ir skaidrs, tur nekad gandrīz, es tā negribu 100% teikt, jā, varbūt pēkšņi kaut kas pasaulē notiek, bet principā tur nav tādas iespējas atdevēm tur ar daudziem x-iem ieraudzīt tādus rezultātus. Jā, tur kaut drīzāk stabils dividendžu ienesīgums. Tas ir tātad domāts tiem, kuri ir konservatīvi ieguldītāji, ja varbūt tādam, kas tur dinamiski, viņš tā neskatās varbūt nemaz tādu valsts kapitāla sabiedrības virzienā. Es domāju, ka noteikti, jā. Bet tas ir veids, kā ievest iekšā diezgan lielu daļu investoru, kuri citādāk varbūt nemaz neienāktu, bet viņiem ir vajadzīgs šāds viens liels smagsvars. Un kāpēc pašiem uzņēmumiem iet biržā? Pensiju plāniem arī patiesībā. Droši vien, ka tas arī ir vēl viens ieguldītājs, jā, kas ir. Bet tas nav privātais, protams. Jā. Jā, ar pensiju plāniem arī tur viņi diezgan būs jāpārliecina. Tur var paskatīties arī esošajos pensiju plānos, kā tu minēji, tik tiešām ir tā, ka viņi sniedz atskaites, kas viņiem ir jādara, protams, un tajās atskaites var redzēt, kādi viņiem ieguldījumi ir iekšā. Un atsevišķos pensiju plānos ir pa kādai pozīcijai arī Baltijas akcijās. Bet jāņem vērā to, ka pensiju plāni tiešām ir tie lielie investori, un tipiski, ja viņi to pozīciju taisīs, tad viņa būs salīdzinoši liela. Un savulaik es tādā pusjoka veidā, bet tas faktiski tā arī ir no viena pensiju pārvaldnieka. Viņš man teica, tad, kad mēs ieguldām Baltijas akcijās, mēs to uztveram kā ieguldījumu līdz dzēšanai. Ja, bet akcijām nav dzēšanas termiņi. Ja, bet viņi vienkārši saprot, ka, ja viņi nopērk, viņi nevar pārdot. Ja tur, piemēram, ir, manuprāt, es kaut kad savulaik biju redzējis, ka kādam plānam bija 20 vai 25 miljonu eiro pozīcija uz Ignitis grupu. Lai šo akciju pārdotu, tas būtu diezgan liels tāds ilgstošs darbs bankas brokerim vai traderim. Ja. Droši vien, ka gala rezultātā izdotos, bet droši vien tas var daudz ko pateikt par pārvaldnieku uzticību, kāpēc viņi tā ir darījuši un kas noticis ar cenu būtu. To investori jau būtu pamanījuši. Līdz ar to arī šiem pensiju plāniem ir jāpiedāvā tiešām kaut kas liels, pamatīgs, stabils, saprotams. Un tādā ziņā, piemēram, tas pats Ignitis grupa, vai ja mums arī būtu kāds lielais šis, piemēram, Energo, tāda izmēra uzņēmums, jā, tad tur varētu arī šo naudu, es domāju, ka piesaistīt. Bet tad bija tas jautājums par to, kāpēc iet tirgu. Un tas, manuprāt, bieži vien ir ļoti svarīgi atbildēt, jo, manuprāt, arguments nav tāds, ka mums vajadzētu būt 9% no IKP. Tas vienkārši ir metrika, ar kuru mēs mēram, bet tas nav arguments tāpēc, lai uzņēmums ietu biržā. Biržā jau iet, lai piesaistītu kapitālu. Tad divi varianti. Vai nu uzņēmums piesaista savai attīstībai, vai iepriekšējais akcionārs pārdod savas akcijas. Tas, ka pārdod savas akcijas, tas pats pēc būtības fakts nav slikts, bet tas ir jautājums, kāpēc tu gribi atbrīvoties. Jā, motivācija, jā, un līdz ar to labāks, ja pievilcīgāks bieži vien ir šis variants, ka piesaista līdzekļus attīstībai. Tad var darīt tā, kā Enefit Green darīja, ka viņi kombinēja. Daļu piesaista attīstībai un daļu pārdod savas akcijas. Tad abus divus it kā tos mērķus plus mīnus kaut ko sasniedz. Bet ir jābūt vajadzībai pēc šī kapitāla. Vienkārši viņu piesaistīt, tad, nav jēga, ja, bet tev ir jābūt jau konkrētiem plāniem, konkrētai vīzijai, ko tu darīsi. Un tādā ziņā ir jābūt ļoti, ļoti gataviem, lai to visu darītu.
Bet es ļoti ceru, ka drīzumā kāds mums nonāks. Ja? Bet tā cerība man jau ir ļoti sena. Es tā pats atceros, kurus kādu 20, no 21. gada vai no kura gada tā aktīvāk sāku arī apmeklēt vietējās konferences, kur šīs tēma visu laiku tik augstos līmeņos cilāt. Un es tā diezgan naivs pirmajos gados biju, wow, tāds atbalsts, un tā it kā viss iet uz priekšu, un es redzu tie, kas ir pieredzējušie blakus, tie tā, Nu, nevis tā, ka netic, bet viņi vienkārši ir redzējuši to optimismu un noskaņojumu vienkārši daudz ilgākus periodus nekā es. Nu, jā, tā sanāk. No rezultējies. Vēl sapcīt, ir viena aktualitāte, un tā ir sākusies tieši tagad, februāra vidū, un ilgs droši vien līdz kādam maijam, varbūt pat vēl tālāk, ka sāka dot kompānijas atskaites par pagājušiem gadiem jau tādas, kā saka, detalizētas un auditētas. Kā tev izskatās, ko tu esi pamanījis jau tagad no šiem kādiem Ļoti pārskatiem? atšķirīgi rezultāti nāk ārā. Kādam ir labāki, kādam ir sliktāki. No Latvijas uzņēmumiem, kas te pēdējās savas atskaites ir devuši. Es varbūt pavisam īsi noprecizēšu, ka auditētie pārskati būs vēlāk. Tagad nāk Vēlāk, jā, galvenokārt. nu tagad ir neauditēti, jā, protams. Jā, tagad ir neauditētie, un tad viņi ziņo par iepriekšējiem, ja viņiem sakrīt kalendārais gads ar finanšu gadu, tad par iepriekšējiem 12 mēnešiem, bet, piemēram, Saftehnika, kurai citi termiņi ir finanšu gadam, tad viņi par 6 mēnešiem, un tad mēs redzējām, ja Saftehnika atskaitījās, akcijas cena ļoti uzleca, jo viņiem bija laba peļņa pagājušajā ceturksnī. Bet tajā pašā laikā mēs varam izdarīt kaut kādas secinājumus, piemēram, to, ka pagājušajā gadā Igaunijā patērētājs nav bijis pārāk labās sajūtās. Piemēram, šis Tallina Kaubamāja grupa, jeb TKM, kuriem pieder Selver. Viņiem īstenībā grupas kopējais apgrozījums pat ir mazliet nokrities pagājušajā gadā, un viņiem tad ir spiediens, ja viņiem ir samazinājusies peļņa, pavisam atklāti sakot. Ja. Un tur ir diezgan liels risks, ka var samazināties dividende, un ja samazina dividendi, tad var būt diezgan līdzīgs scenārijs, kā tas bija ar Merko Ehitus, kur viņi arī iznāca ar vājākiem rezultātiem par pagājušo gadu un piedāvāja dividendē izmaksāt būtiski mazāk nekā pagājušajā gadā, un akcijas cena ļoti asi reaģēja tajā pašā dienā. Un tad katram uzņēmumam ir tādi, kuriem kaut kas sanāk labāk, ir tādi, kuriem ir kaut kādi spiedieni atnāk, piemēram, Telia Lietuva. Patiesībā varbūt uz nākamo vai aiznākamo reizi mēs varam atstāt vēl tematu parunāt par TET un LMT, un man droši vien ir jāveic mājas darbs, jā, pastīties, kādi viņiem ir finanšu dati, un pastīties, kāds izstās kontekstā ar Telia Lietuva, jo droši vien, ka Telia Lietuva, kur arī ir īpašnieks Telia, droši vien tas kombinētais ir kaut kas līdzīgs mūsu kombinētajam LMT un TET, tā rupji ņemot, jā, un varbūt, ka mēs paši varam šeit raidījumā tā nonākt līdz tam, kāda tad ir potenciālā vērtība no tirgus aspekta salīdzinot ar lietuviešu Teliju. Bet Lietuvā viņi spēcīgi strādā, viņiem apgrozījums īpaši neaug, bet viņi nospiež nost izmaksas un audzē peļņas maržas. Man, piemēram, arī interesē tomēr tā attīstības stratēģijas. Vienmēr gribu redzēt, ja mēs runājam par TET un LMT, man būtu atkal interesanti parunāt no tāda biznesa viedokļa, kas ir tās viņu iespējas un opcijas, jo, vienalga, ko viņi izvēlēsies, viņiem būs ļoti traki jāinvestē tajā tēmā. Vai tie būtu datu centri, vai tie būtu, kaut kādu dronu ražošana, vai vienalga, kas tas būtu, viņiem tas sākums nav īpaši pateicīgs. Jā, tā kā, Te arī būtu man interesanti parunāt, un varbūt arī dzirdēt jūsu viedokli. Jūs varat ierakstīt komentārā. Uz tā bāzes mēs varētu arī uztaisīt nākamajos raidījumos kādu sadaļu par šo. Jā. Ko es skatos, kā Polo grupa ir paziņojusi par to, ka viņi grib iziet, Igauniem grib iziet ar obligācijām. Parādījies tāds, kas ir interesanti ar Apollo grupu, ka viņiem ļoti liels konsolidētais apgrozījums ir, un arī peļņa ir laba, un tur patiesībā, tie, kas varbūt nezina, tie ir tāds pazīstams ēdināšanas uzņēmumu komplekss, tur Lidos, tur citi ir iekšā arī tajā visā, daudz citu uzņēmumu. Tu kaut ko par šo te zini, ja tas tāds vienkārši kārtējais obligācija emitents?
Jā, vēl es neesmu paspējis iedziļināties, un arī vēl nav galdā prospekts. Ja? Līdz ar to es tās iespējas sāku vērtēt, kad ir prospekts galdā. Bet tas, kas man, es varbūt iedošu nu, tādu atziņu, nē, bet komentāru par to, kā šādi te gājieni tiek pasniegti mēdījos. Ja? Jo, protams, tā kā mēs ieraugām tos virsrakstus mēs ieraugām tādus, kādu ir atsūtījusi aģentūra no šo preses relīzi. Un man vienmēr mulsina, vai man īstenībā nepatīk, tad, kad izmanto terminu, ka tās uzņēmums pošas uz biržu un runa ir par Precīzi. obligācijām. Un runa ir par obligācijām. Jā, precīzi. Es tev pilnīgi Tā kā piekrītu. varbūt tu sasniedz kaut kādu mērķi, ka pirmajā brīdī visiem tāds, oh, wow, es ar pirmajā brīdī domāju, oh, tiešām kaut kāds milzīgs IPO, tūlītās kaut kas būs obligācijas. Nu, un tā kā ir diezgan liela vilšanās, un ka varbūt es saprotu viņu mērķi, ja, ja tu pateiksi šādi, tu potenciāli aizies līdz plašākai publikai. Bet tā publika, kas atver un kas bija potenciāli sapriecājušies, tie jau aiziet vīlušies. Protams, tas nav beigās arguments ieguldīšanai vai neieguldīšanai, bet vienkārši arī kā šī ziņa tiek pasniegta. Un pēc tam jau tālāk skatīsimies, tad, kad būs prospekts, tā teikt, galdā. Tur saprotu, ka nepieciešams ir Igaunijas regulātora apstiprinājums. Bet šajā ziņā labā lieta ir tāda, ka uzreiz tiek pateikts to, ka šīs obligācijas būs pieejamas arī investoriem no Latvijas. Jo tādā ziņā man gribētos mest arī akmeni Igauņu dārziņā, kur šķiet, ka no tās puses diezgan bieži droši vien arī augsts aprēķins, bet tās Baltijas vienotības un pat kopējā kapitāla tirgus lauciņā tā diezgan liela augstprātība nāk no turienes tādā ziņā, ka ir kaut kādi piedāvājumi, kas ir pieejami tikai Igauņu investoriem. Es saprotu, jā, gala rezultātā lielāko daļu piesaistīs no Igauņiem. Bet kaut kā tas īsti līdz galam neiet ar šo kopējo skatījumu. Un, piemēram, Coop banka ziņoja, ka viņi gatavoja 40 miljonu šo te, vai varbūt bija cita summa, es negribu samalot, bet gatavo diezgan lielu subordinēto obligāciju programmu, un uzreiz jau ir rakstīts, būs pieejams tikai Igaunijas investoriem. Vai spilgtākais piemērs man nāk prātā, kad Infortar, kas ir ļoti liels Igauņu šis investīciju holdings, viņa devās uz biržu, un tas bija pieejams tikai Igaunijas investoriem. Un es pat tajā dienā, pirmajā brīdī tiešām nesapratu, kas tur īsti notiek. Es pat zvanīju uz biržu, ja, Latvijā saviem kontaktiem un jautāju, tiešām tā varētu būt, un viņi vēl pārēsnēs, jā, diemžēl ir tā. Un es domāju, Baltijas IPO, un viņi uztaisa tikai sev. Un, tas ir viņu tiesības, saprotams, taisīt uz citiem tirgiem, tad ir papildus tur dokumenti, ņemšanās, tas droši vien ir dārgāk, un varbūt tev jātaisa kaut kādi tur roadshowi papildus, Protams. jātaisa un Izmaksu tēma. Bet, jā, tas parāda to kopējo arī kaut kādu attieksmi. Tāpēc tie piedāvājumi, kas kopumā ir pieejami visām Baltijas valstīm, tos es vērtēju kaut vai no tāda aspekta diezgan labi. Bet es domāju, tā pirmšķietam šķiet gan jau, ka tur būs salīdzinoši zems piedāvātais ienesīgums par salīdzinoši zemu riska profilu. Bet ieraudzīsim, prospektu tad arī skatīsimies. Kaspar, šis ir arī tas iemesls, kāpēc es esmu runājis visu laiku par to, ka mums ir kad mēs tās mazās saimniecības turam Latviju, Lietuvu, Igauniju, ka nav, lai arī skaitās Baltijas saraksts, bet, tu pats redzi, ja, kāds tas Baltijas saraksts ir. Un ja būtu viena sistēma, tad nebūtu varbūt tās iespējas nemaz arī pateikt, ka tas būtu tikai Igaunijas vai kā, tas uzreiz būtu visai tai sistēmai. Un vēl ideālākā variantā, protams, ja viņš sasniedz kaut kādu briedumu, viss šis tirgus. Man pat arī nebūtu žēl, ja mēs pievienotu tur Stokholmai vai tur, labi, varbūt ne Varšavai, bet Stokholmai, piemēram. Ja. Ka, pēc būtības tas ir kaut kas tāds, kas ir šī mazā tirgus tāda nianse, ja, ko es arī esmu pētījis, skatījies, un kas man liekas, varbūt nav īpaši labi. Bet es arī tos uzņēmumus varu saprast, jo redzi, piemēram, tāda Kuba banka, piemēram, viņam jau nekur, ne Lietuvā, ne Latvijā nekādu klientu nav, neviens viņus īsti nezina, un tas skaidrs, viņiem tas prasītu mārketingu, lai vispār stāstītu, kas viņi tādi ir. Nekāds konkrēts labums man no tā ieguldījuma tādā bankā nav, izņemot to, ka es tur redzu kaut kāds atdevis varbūt, vai kaut ko tādu. Tas ir līdzīgi kā, teiksim, Ārtējā banka. Ja?
Latvijā, ko mēs tur, kā saka, zinām par tādu banku un tā tālāk. Lietuviešiem viņi varbūt ir interesanti. Latvijas ieguldītājiem nezinu, jā. Tā kā jā, Es tas domāju, ka tāds. potenciāli varētu būt. Es būtu par to, ka kaut vai viņi netaisa mārketinga aktivitātes, bet to izpildīt nosacījumu. Es pieņemu, ka īstenībā nav nemaz tik daudz arī. Tev nav obligāti jāiet ar mārketinga kampaņām uz turieni. Tas, kas tev vajadzīgs no tās pārējās puses, ir tas, ka droši vien tev vajag angļu valodā, visticamāk, angļu valodā. Tā jebkurā gadījumā vajag, ja tu ej uz galveno sarakstu, un tad tev vajag šiem te informācijas dokumentiem valodu versiju. Droši vien tur atnāks tie, kas ir juristi un pateiks, Kaspar, tur tik daudz vēl kaut kas ir jāizdara. Labi, lai tā būtu, bet es domāju, ka tajā visā kopējā procesā tas nav pārāk daudz. Bet atbildot par šo vienoto sistēmu, es domāju, ka problēma nevis sistēmā. Tur es domāju, ka Nasdaq jau visu uztaisīs, nooptimizēs, uztaisīs visu labu tā, ka tiešām Baltijā tas strādā kā vienots, bet izaicinājums ir valsts likumdošanās, jo katru šo te regulē savas valsts likumdošana, kā startēt uz tirgu, kādi nosacījumi ir jāizpild, vai kādas ir šīs atskaišu prasības. Un tad tur īstenībā būtu jānonāk līdz kaut kādam tā, ka ir pilnīgi vienādi, vai kaut kas tur automātiski notiekās. Bet, vai līdz kaut kam tādam ir iespējams nonākt vienoties, vai pārskatāmā nākotnē, es neesmu pārliecināts. Bet es domāju, ka birža tur diezgan viss sakārtojusi. Šis labs punkts, ko tu saki. Jā, varbūt, ka tā patiesībā man nav taisnība, ka tur var eksistēt katrā valstī savs loģiski. Jā, tev taisnība varētu būt tas labs arguments par to likumdošanu. Pēdējās 15 minūtes pavisam ātri varbūt izskrienam cauri tādam diviem lieliem trendiem, kas šobrīd pasaulē ir, kas ir tehnoloģijas un farmācija. Par farmāciju varbūt mazāk, jo farmācija nav neko, viņa varbūt ir aktuāla tikai tāpēc, ka Trumps ļoti cenšas samazināt cenas, un līdz ar to tas ietekmē kaut kā arī akciju tirgus. Bet man, protams, interesanti likās vairākas ziņas, kas izskanēja šonadēļ tieši par tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri grasās ļoti lielas summas investēt mākslīgā intelekta tēmā šogad. Kas ļoti interesanti. Pirmajā publikācijā, ko es redzēju, bija 600 miljardi, pēc tam jau es redzēju dienu vēlāk 650. Tagad, ja es skatos, ir tomēr virs 700 miljardiem būšot šogad ieguldīt. Tā kā pa dienām kāpj pa 50 miljardiem tās prognozes. Un redzim, kāpēc vispār tas varbūt ir svarīgi? Tāpēc, ka tie ieguldījumi ir ļoti, ļoti masīvi. Serveros, mikroshēmās, tur elektroapgādē, tur dzēsēšanā, datacentros un tā tālāk. Un tas nozīmē ļoti lielus, smagus, ilgstošus kapitāla ieguldījumus. Un savukārt tas, kas parādījās visās šajās publikācijās, ir, ka tās kompānijas nav tomēr tik labi kapitalizētas, lai varētu ņemt un visu izdarīt pa savu naudu. Viņām būs jāizņemās. Izskanēja ziņa arī par Alphabet lēmumu izlaist un emitēt, kas ir, man liekas, vispār interesants gājiens, 100 gadu obligācijas. Tas notiek konkrēti, laikam, apvienotajā karalistē, kur viņi dara to. Un tas nozīmē savukārt tādu ļoti interesantu tēmu, ka tu izlaidi, teiksim, gadsimtu, tu aizņemies uz veselu gadsimtu, lai finansētu tehnoloģiju, kuras, teiksim, tas attīstības cikls ir kaut kādi 18, kur mainās ik pa 18 mēnešiem. Ja? Kas man, piemēram, liek domāt, ka, labi, forši, jā, tas emisija tāda, kas ļauj, teiksim, par tādu relatīvi zemu, varbūt to procentu likmi ļoti ilgā laika periodā paņemt to naudu, bet, vienlaiks tā ir no kompānijas puses, saprotu, uzticība ļoti liela tam mākslīgā intelekta tēmai, bet savukārt kāds hedge fonds vai bankas varētu pateikt, un tas arī ļoti liels risks ir lecot iekšā tādā nezināmajā, jo mēs jau faktiski nezinām, kāds mākslīgais intelekts attīstīsies. Bet no Alphabets jau nav īsti arī vienīgais, ir arī Microsoft ļoti aktīvi investē OpenAI, Amazons ir tur es saprotu, ka viņi nomaina arī savos tajos serveros tās mikroshēmas. Protams, Nvidia pat par sevi investē tajā ekosistēmā, bet arī Meta ir pateikusi, ka viņu tuvāko gadu stratēģija ir tikai un vienīgi palielināt tos ieguldījumus.
Bet Mm. pirms es došu tev vārdu, es gribu izteikt vienu mazu bāžu šeit. Es redzu šīs publikācijas par tehnoloģiju kompānijām un viņu vēlmi un arī nu, teiksim, to sacensību ieguldīt ļoti, ļoti liels līdzekļus. Bet tas, ko es neredzu pretī, ir valdību līdzīgi paziņojumi par to, cik triljonus mēs ieguldīsim infrastruktūras noturēšanā, jaudu pastiprināšanā, sadalījuma tīklos, vispār atjaunošana, energotīkla atjaunošana, jo daudzās valstīs vispār jau pat tā pati infrastruktūra ir ļoti nu, švaka Mm. un kritiska. Mēs runājam tepat par Eiropu. Ja? Um, nu, ne Latviju, bet Latvijā mums pietiekami ok, viss ir, bet ja runa ir par kaut kādām Itālijām, tur Francija tā pati, Spānija, kur bija pagājušajā gadā tā krīze, ja, ar to elektrības atslēgumu un tā tālāk. Nu, viņiem tur ir jaudu stabilizācijā liels problēmas un būs tās problēmas. Un līdz ar to jautājums ir būvēs datu centrus, bet kas viņus tutēs? Ja, tā kā par Jā. to ir tas stāsts. Kas tev ir Nu, ko tev, piebilst šeit? tev ir bažas par to, ka pārāk daudz tiek ieguldīts mākslīgā intelekta šajā te teikt 700 miljārdi un 100-gadīgās obligācijas, vai tas vienkārši interesanti, ka Mm, notiekās? nē, es teiktu, man ir bāža par to. Tomēr pirmkārt, tāpēc, ka uzņēmumi sevi pakļauj, viņi aizņemās. Viņi aizņemās nu, teiksim, nevis teiksim, savu kaut kādu pamatproduktu veidošanai, attīstīšanai, bet viņi veselas, nu, tā kā jaunu, paņem to jaunu, pilnīgi tā kā virzienu un investē viņā. Ja? Un galvenais, ka viņi visi to dara vienlaikus. Ja? Mhm. Visi dara vienlaikus, visi aizņemās. Neviens nefinansē to no savām kabatām. Nu, kaut ko jau finansē, bet ne jau visu. Ja? Un līdz ar to tas rada manī tādu bažu, ka šis ir tiešām rat race, ka tas ir žurku skrējiens, nu, ka tas ir kaut Jā. kāds, kaut kas, mēs skrienam kaut kur, kaut ko. Jo labi, var teikt, ka mākslīgais intelekts ir sācis sevi atpelnīt un kaut ko tur, nu, par to vēl nevar runāt īstenībā, man Mhm. nav sācis atpelnīt, bet nu, kaut kāda ienākuma no tā ir. Bet es domāju, ka mēs netiekam un netiksim līdzi tam tik strauji. Mēs vēl joprojām, man liekas, nākamos 3, 4, 5 gadus runāsim par valodu modeļiem un čatosim ar botiem un tā tālāk, bet nu, nebūs tā, ka būs tāds, nu, vismaz manā skatījumā, nu, nebūs tā, ka tagad pēkšņi roboti veiks smadzeņu operācijas un tur būs kaut kādi, es nezinu, mākslīgi intelekti, tev identificēs krūts vēzi, tur kaut kādās stadijās un vēl kaut ko, ja, vai pirms vispār cilvēks kaut ko ierauga. Ja. Labi, nu nebūs tā. Nu, es domāju, ka tas nenotiks tik ātri, kā mums te sola. Un līdz ar to tā problēma ir, ka tā nauda un tie ieguldījumi, nu, viņi līdzīgi kā 2000. gadā, kad visi izbūvēja telekomunikāciju kompānijas, izbūvēja tos optiskos tīklus un tā tālāk. Ja? Izbūvēja, bet nebija jau uzreiz tas trafiks. Viņš parādījās Jā. tikai vēlāk. Bet kas notika? Viņas norakstīja ļoti daudz ko zaudējumos, jo vienkārši nebija uzreiz, viņi neatsita atpakaļ to savu ieguldījumu. Un tas ir tas, par ko man ir tā bažas. Mhm. Starp citu, jā, tā ir viena no tādām centrālajām bažām, jeb tēzēm par to, ka nu, šī nauda ir saguldīta un tiek guldīta mākslīgi intelekta šajā visā nodrošināšanas infrastruktūrā, ar to saprotot datu centri, jā, nevis tā kā elektrotīkli, bet tieši jā, datu centri. Un ka beigās var izrādīties to, ka daļa no šiem līdzekļiem ir jānoraksta, jo viņi pretī nedod ienākumus, un ka tā potenciāli ir viens no lielajiem iemesliem, kāpēc varētu būt kaut kāda arī nākamā lielā krīze, jo tie norakstīšanas apmēri būs ļoti, ļoti lieli, un tas ir bijušas lielas investīcijas. Bet varētu būt interesanti, es tagad tu šo visu stāstīju, un es paralēli domāju sev galvā par alfabētu, un es biju redzējis kaut kur tādu citātu vai kādu tvītu, es pat no galas neatceros par to, ka pēdējā kompānija, kas taisies 100-gadīgās obligācijas, viņa pamazām samazinājās savā svarīgumā. Un ka tas varbūt ir diezgan liels signāls, nu, tīri pat nevis tāpēc, ka
Viņi paši to iekšā tā ir izplānojuši, bet tīri organiski, tad, kad uzņēmums nonāk līdz šādam solim, viņš jau ir aizgājis kaut kādā tur vai nu briedumā vai vēl kādā pakāpē, un tad pamazām sākās lejupslīde. Un es iedomājos vēl no citas skatu punkta, ka, piemēram, 2 gadus atpakaļ paskatoties uz Alphabētu, jeb Google, kuriem nav parādu, vai tie parādi bija ļoti minimāli, viņi naudu ģenerē ārprātīgos apmēros, un liekas, nu, kas viņus varētu izcist no ierindas, kas tur var vispār noiet greizi. Un te mēs redzam, jā, ka atnāk jauns virziens, kurā ir jāiegulda tik daudz naudas, ka to nevar nofinansēt no sava tekošā, no no tekošās naudas plūsmas, tev ir nepieciešams papildus aizņemties. Un dažu gadu laikā var izrādīties, ka no tāda uzņēmuma, kuriem ir ļoti, ļoti daudz brīvās naudas plūsmas, tu jau aizej virzienā, kur tev vairs tās naudas plūsmas nav, un tu attopies ar infrastruktūru, ar lielu parādu, kas tev ir jānodrošina, un pārējais viss tev to pamatproduktam ēd nost, ja, tam Tas ir Google precīzi, ko reklāmām. tu saki. Bet es vēl pieminēšu te vienu lietu, kas ir ļoti būtiska. Tas pats, piemēram, Alphabets skatās uz Amazon un redz, ka Amazonam ir vairāk Mm, computing power, lielāka serveru skaita. jā. Tātad mums pēc KPI ir jāsasniedz tāds un tāds līmenis. Tas nozīmē, ka mums ir jāinvestē vairāk nekā viņi to dara. Amazon skatās atpakaļ uz alfabētu un skatās, ok, mēs jau izmā tik daudz negribējām investēt, bet nu, viņi tā kā pietuvojās, mums arī vajag izvietot tur vēl Eiropā un vēl datu centrus. Ok, investējam vēl vairāk. Kas nozīmē, ka viņi jau pat šajā brīdī jau sākās tā investēšana nevis pēc plāna, ko mums vajag, ko mēs gribam sasniegt, bet arī kā mēs nostiprinām dominanci šajā mākslīgā intelekta tirgu. Un tas ir tas, kas rada to mākslīgo vērtību kāpumu, kur es jau vairs nevaru kā investors pamatot, ja, kāpēc mēs tik dārgi maksājam, tik daudz investējam. Nu, tas ir tas bīstamība tā. Mazliet viņa vērts arī vēl ir padomāt no citas investīciju filozofijas skatu punkta, ka patiesībā visa spēle ir nevis par tehnoloģijām un par produktu, bet visa spēle ir ap akcijas cenu. Un ka pašu šo lielo uzņēmumu, viņu galvenais produkts ir nevis viņu piedāvātie pakalpojumi, bet akcijas cena. Un produkti ir tikai veids, kā nonākt līdz akcijas cenai. Un tu dari to, ko atalgo investori, dzenot akcijas cenu augstāk. Un tad pēdējā laikā tas, ko atalgoja, bija jauna datu centra būvniecība. Tātad tu domā par izaugsmi, tātad tu ieguldi attīstībā. Un svarīgākais ir nepalikt aizmugurē. Jo, protams, ka tā sacensība ir par to, kurš būs tajā lomā potenciāli, nu, tā kā Winner takes it all, ja, vai ka uzvarētājs paņem visu. Skaidrs ir, man liekas, ka ikvienam, ka tas tā gluži nebūs, ka beigās tā varbūt šī te visa arī to pašu lielo valodas modeļu šis griezošais ritenis, tas būs tā kā gandrīz kā izēviela, jeb commodity, ja, un tad patiesībā tās lielās peļņas iespējas būs pielietojumos un varbūt pavisam citos uzņēmumos. Bet nu, šobrīd šīs virziens tika atalgots, un kamēr vēl tas vien tiek atalgots, tikmēr skatāmies, kur iet akcijas cena. Bet vēl viena lieta, tik tiešām es to piekrītu, ka ir ārprātīgi apmēri, kas tiek virzīti šajā jomā. Tas pats Alphabets arī savā paziņojumā viena lieta, ko viņi teica, ko viņi samainie, kas ir tāds diezgan liels sarkanais karoks, ir kombinācija ar datiem, ka viens ir palielina gaidāmās izmaksas, jeb ieguldījumus. Iepriekš bija 60 miljārdi, un viņi viņus dubultoja no šim gadam. Bet tajā pašā laikā nav mainīta prognoze nākamā 27. gada ienākumiem. Tad aktuāls ir jautājums, tad jūs iegūdat, un svarīgi ir atdeve uz ieguldīto kapitālu. Un potenciāli ar domu tāda, ka droši vien viņi būs kaut kad nākotnē, Vēlāk, jā. bet jā, nu 27 gads nemainās, bet nu, tas ieguldījums ir būtiski pieaudzis. Un tad vēl droši vien ir jautājums par to, cik beigās arī visi tie ieguldījumi faktiski notiks, jo šobrīd viņi pasaka savas prognozes, bet kaut kad salīdzinoši nesen bija arī komentārs no Nvidias to, ka nu, mūsu tas 100 miljārdu tas komitments OpenAI, nu viņš nav īsti ciets. Un līdz ar to tad var sanākt tā, ka pie kaut kādām nosvārstībām vai jā, pie kaut kādas nosvārstīšanās, pie kaut kāda noskaņojuma maiņām, pēkšņi varbūt nemaz tur tik daudz nevirzās, jo svarīgi ir saglabāt bilances spēcīgumu, un tiem, kuriem ir tas izsalkums pēc līdzekļiem, un tas ir OpenAI un Anthropic,
un kuriem šogad principā varētu būt šis loks, kad viņi var aiziet uz biržu un iziet ar IPO ļoti lieliem. Nu, varbūt vēl SpaceX, kas ar šajā pašā. Jā, bet redz, tas, ko tu saki, es tev pilnīgi piekrītu, ka viņi visi ir uzmanīgi. Nav jau tā, ka visi tagad met to naudu karstā katlā. Viņi skatās viens uz otru, kurš ko investē, un tad pussolīt tu paēji, es 2 soļus paēju, tad gal pussolīt, ja, un tā viņi iet uz priekšu. Bet kur tas var notikt? Piemēram, tu minēji to antropiku. Nu, būs kaut kāds izrāviens, ja? Viens aizies tā tālāk priekšā, tā kā bija ar OpenAI savulaik. Ja? Nu, labi, nav biržā, bet nu tik un tā. Nu, kāds paiet tālāk, tas nozīmē, ka tajā brīdī sākās tas rāviens. Un tad jau tur acis var aizmālēties un, kā saka, pazust jēga un saprašana. Bet, nu, tas, uz ko mēs droši vien gribam norādīt, arī nu, es vismaz, ka tu arī minēji, ja, sarkanie karogi, ja, kaut kādi. Ja. Jā. Nu, investori skatās uz sarkaniem karogiem, viņi viņus redz, un tas, ko ir vērts vienkārši paturēt prātā, ka mēs jau esam redzējuši šīs lietas iepriekš. Nekas tādā ziņā jauns nav. Un kāpēc, piemēram, mums liekas, ka šobrīd viss būs citādāk? Nu, ko mēs gribam apmānīt? Ja? Kas ir tas, ko mēs gribam apmānīt? Mēs redzam tieši tos pašus patērnus. 2000. gada sākums, dotcom burbulis un tā tālāk. Tas nav pa mata tiesu nekā citādāk, kā tas notiek šobrīd. Ja? Var meklēt visādus argumentus un sīkumus un meklēt tur adatu sienu kaudzē. Nē, reku, Kristap, tomēr šis ir citādāk. Ja? Tomēr reku ir mākslīgais intelekts, tas tomēr reku ir produktivitātes uzlabošana. Pastāstiet man vēl kaut ko. Ja? Jā. Tā kā es nebūšu tas, kurš būs ļoti karstastīnīgs piekritējis šim visam. Nu, kaut kāds noslēguma vārds no tavas puses, ko tu vēl gribi izcelt. Jā, nu, kopumā jāsako līdz situācijai un jābūt rūpīgam saimniekam pret savu naudu. Es domāju, mēs šodien esam ļoti daudz pieminējuši dažādākus tematus, kur īstenībā mēs aizējam beigās līdz kaut kādai vienai atziņai, to, ka jāvērtē, cik man tam vispār ir ietekme, vai man šāda informācija vai investīcija ir vajadzīga. Atgriežoties pie tā pašām valsts kapitāla sabiedrībām vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Nu, kamēr piedāvājums nav galdā, privātam investoram tas vienkārši tā, nu, laiku kavēt, paklausīties, ko te Kaspars un Kristaps runā, bet vairāk laika, es domāju, tam nevajag tērēt. Tad, kad būs uz prospekts, tad arī runāsim. Un savukārt par lielajiem tematiem. Var jau būt pat tā, ka mums arī šeit vietējiem uzņēmumiem viss iet lieliski, bet ja būs tā, kā mēs aizsākām šo tēmu, ka kādam no lielajiem uzņēmumiem, kas ir arī visos pensiju plānos un lielajos indeksos, ja tur sāksies ķēdes reakcija, ka ir diezgan švaki rezultāti un akciju tirgus to reaģē, tad mēs to reakciju izjutīsim visur. Nu, līdz ar to ir jābūt prātīgiem, jā, un jāmeklē tās iespējas. Iespējas var atrast vienmēr, bet jābūt prātīgiem. Jā, es piekrītu. Tie, kas mūs skatās TV4, bet jūs jūtat, ka jums varētu būt ērti klausīties šo uz austiņām vai skatīties šo telefonā, tad ziniet, ka mēs esam arī atrodami YouTube kanālā, esam atrodami Spotify, izvēlieties ērtāko platformu, piesakojiet mums, ielieciet epizodē īkšķīt uz augšu un uzrakstiet kādu komentāru, uzrakstiet, kas jūs interesē, par ko jūs gribētu, lai mēs attīstam tematus plašāk, vairāk un tā tālāk. Paldies, Kaspar, ka tu atradi laiku atkal mūsu piekdienas kārtējiem iznācienam. Tad mēs tiekamies ar tevi atkal pēc nedēļas, vai ne? Jā, paldies, Kristap. Mēs tiekamies pēc nedēļas un runāsim par nākamajām tēmām, jo šis lauks ir burtiski nebeidzams. Jā, būs daudz ārams. Jā, no šejienes līdz vakaram, jā, tā teikt. Jā, tieši tā. Labi, atā. Atā.